vai jums ir pielaide valsts noslēpumam? Gatim Truksnim nav pielaide. Bet pastāstīšu par citām pielaidēm, kas varētu būt ļoti interesants. Un stāsts ir par vienu gadījumu, kad igauņi, satiekot dažus Latvijas krievus savā zemē, pateica, ejiet prom, vācieties. Un tas notika konkrēti ar Saeimas deputātu Igoru Jūdinu. Tas ir tas cilvēks, kas gaidīja Rosļikovu Tallinā. Viņš jau bija aizskrējis dažas dienas ātrāk, un, protams, viņš gaida savējos, viņiem tur sapulcīti, tur tajā laikā Igauņiem ir pašvaldību vēlēšana, tieši posms, kā bez Rīgas krieviem, protams. Bet Rosļikovietis atgriežas Latvijā, jo Igauņi viņu nepieņem, viņš apdraud Igaunijas drošību. Neticēsiet! Jūdins strādā Saeimā Nacionālās drošības komisijā. Jā, nacionāla drošība. Jā, kas var būt vienkāršāks, vai ne? Viņam ir pielaide, izrādās. Viņam ir pielaide, pirmās kategorijas, darbam ar valsts noslēpumu. Varētu vajadzēt valsts drošības dienestam, labi, ko mēs tur pa trukšņa apakšpiksēm rakāsimies, vai ne? Bet Jūdins Igauņiem neder. Mums viņš der Saeimas Nacionālās drošības komisijā. Interesanti, jautri.